Čau visiem! Ikdienā savos projektos es bieži izmantoju šo MFT galdu dažādu detaļu apstrādē, gan pie sevis darbnīcā, gan arī pie klienta objektā. Un viena no būtiskajām niansēm šim galdam ir šie te urbumi, kas ir 20 mm diametrā un savā starpā ir ar noteiktu attālumu. Ērti ir apstrādāt detaļu, piemēram, it sevišķi frēzējot vai veicot kaut kādu slīpēšanu, ieliek, paņemam spīlītes šajā gadījumā, un detaļa ir nofiksēta un ērti ir apstrādāta. Bet šīm spīlītēm mīnus ir tāds, veicot frēzēšanu, bieži vien ir tā, ka tā detaļa ir nedaudz šaurāka, un tad frēze mēdz ķerties aiz šīm te spīlītēm. Tāpēc esmu pasūtījis sev šādu te komplektu. Spīles ir paredzētas tieši šiem te MFT galdiem. Iekšā ir 2 komplekti, katrā komplektā ir par 2 spīlēm. Vienā komplektā ir šādas spīles, kas pamatā ir paredzētas dažādu detaļu slīpēšanai. Savukārt otrs spīlīts, tad, kad es frēzēju kaut ko no šablona, ar 2 nepietiek, tāpēc es paņēmu 2 šādas ar ātro savilkšanu. Un tad, kad mēs paņemam detaļu, ieliekam šajā urbumā, detaļa ir stabila, lai veiktu viņas apstrādi. Tikpat ātri un vienkārši attaisam vaļā. Apstīsim otras spīles. Spīles sastāv no 4 daļām. Ātrā spīlīte, pretspiedējs un uzgriežņi, kur no galda apakšas jūs pievelkat katru no šīm te detaļām, lai apstrādes procesā jums šī spīle būtu stabila un arī turētu stabilu detaļu. Darbības princips šīm spīlēm ir pavisam vienkārši. Es pagaidām nefiksēšu viņas ar šiem te uzgriežņiem. Ieliekam pretī atdurītes, nobāzējam detaļu un aptuveni kaut kur šeit ieliksim spīles, piemēram 2 gabals. Attaisam rokturīti, nofiksējam līdz detaļai un aiztaisam rokturi ciet, tādējādi detaļu piespiežot. Un šeit ir tieši tas pats. Izskatās tas šādi. Detaļa ir ļoti stabila, nekur nekustās. Un kas ir būtiski, tieši Besī, atšķirībā varbūt no citu ražotāju spīlēm, ir tas, ka piespiediena brīdī viņš šajā vietā to detaļu jums neceļ uz augšu, bet vienmērīgi ir detaļa piespiesta visā plaknē arī pie virsmas. Un viena no būtiskākajām izvēlēm tieši par labu šīm spīlēm ir šo piespiedēju augstums. Kā redzat, lamināta detaļas biezums ir 18 mm, savukārt šie piespiedēji atstāja vēl kaut kādi 3 mm. Restīvi viņu augstums ir 15 mm. Tas nozīmē, ka man būs ļoti ērti apstrādāt arī neliela izmēra detaļas, piemēram, veikt frēzējums. Šeit nekas netraucē, ar frēzi var ērti iet apkārt šai detaļai un veikt viņas apstrādi. Piespiediena spēks šīm spīlēm ir 750 N. Šādu MFT galda principu es izveidošu arī savam lielajam montāžu galdam. Noteikti, ka kaut kādu daļu no tā galda es uztaisīšu šos te urbumus uz 20 mm, līdz ar to es varēšu ērtāk apstrādāt arī liela izmēra detaļas, izmantojot šīs te spīles. Ceru, ka informācija tev bija noderīga. Uz tikšanos nākamajos video par instrumentiem. Čau!